Šodien Tigons. Problēmas ir ar akumulatoru, ja precīzāk lādēšanu un elektrības noplūdi. Tātad man ir kļūdas. Šina dani, tātad datu līnija, porta kompjuteris lamājās pa datu līniju, stūres kolonka, tātad arī šeit nav brīvcepi, un akumulatoru baterijai lokālā šina elektriska problēma, Mēģināsim saprast, kas tur vispār notiekās. Patreiz lādē 14,45. Sūdzības, tā kā nedalādē ģeneratoru līdz galam. Mēģināšu saprast, kas te vispār notiekās. Aiziesim uz akumulatoru. Tā, sistēma 71. Kodi mums lokālā datu līnija, Tad pastīsimies. Neiesim. Šitā te. Tā ieliekam dzīvojos datos visu, tātad mums ģenerators 0, akumulators dačiks, ģenerators 12,8, man rāda barošana 14, 100% kā lādējās, nagruska. Saslēgsim kaut ko. Mēs te varam ieslēgt rička. Tā ir tāda. Norma. Ģenerators nav identificējams. 78. %100% зарядка ir, внутренняя ошибка. Доступный заряд 100. Ток покоя. Счетчик. Tā. Baterija 14,4 zem slodzes. Baterija -40. Uroņs 100 sastajāņie. Te izskatās, ka kaut kas nav ar datu līniju. Kaut kas te nebūs. Ko mēģināsim apmēram saprast. Tātad pievienoju osciloskopu pie ģeneratora, un mums rekur LIN data no motora puses strādā. Tad man ir 2 kanāli. Pirmais kanāls man ir pievienots pie ģeneratora puses, pie relay regulatora, Tur nekāda informācija ārā nenāk. Lindāta no motora puses mums ir. Un visas problēmas sākās, kad viņam nomainīja ģeneratoru. Pieļauju domu, ka ir bojāts vai nu relais regulators, vai vienkārši viņam nav regulators ar LIN datu.
Tā, diezgan smukas paketes, neko nevarētu sūdzēties. Jā, tā smuko. Informāciju pieprasa mainīt. Nu, tā no ģeneratora puses 0. Tātad problēma būs ģeneratorā, nevis mašīnā. Tātad jāsāk ir ar ģeneratoru. Ja, tātad esam pievienojuši, tātad vēl paketes lēkā. Motors ir noslāpēts. Ja. Tā, bloki aizgāja gulēt. Tātad atvienojām, grūti jau te saprast. Bet, ideja tāda, pie ģeneratora pienāk viens lindatas vats. Ja, tāda schēma man tas galda. Es no sākuma biju domājis, ka tāda mums ir ģenerators, DFM aiziet, bet šeit mums ir vienu vadu lindata, jā. Un lūk, viņš aiziet uz motora, uz kontrolu modulu elektrisko, jā. Bija aizdomas, ka šī te vietā varētu būt pušu kaut kas. Un izdomāju pamērīt uz līnijas impulsus. No šīs te puses impulsi pienāk, no šīs puses impulsi ārā nenāk. Skaidrs. Ģenerators mainīts, ir uzlikts, bet bez lindatas regulatora. Tā. Turpinājam Tiguanu. Ģenerators uz galda. Veicot mērījumus, secināja, ka šis te neatbilst lādēšanas relēs, neatbilst mūsu mašīnai, ka viņš ir bez lindatas. Jā. Viss ir vienādi. Te ir lampiņa un DFMs. Pēc schēmas. Schēma mums arī ir, jā. Schēma mums ir, kur ir, jā. Tātad L, DFM. Tikai mūsu gadījumā L vietā iet lindata. No automašīnas lindatas signāls mums ir. Oscilogramma rāda, no šejienes nebija. Iepirkts ir Bosch BR-Lin 14 volti. Pēc mašīnas it kā ražotāja. Pēc visiem datiem šis te ir ar lindatu vajadzētu būt. Jo viņam cena atšķirība ir 3 reizes lielāka nekā šim te parastajam. Jā. Ko, liksim kopā, skatīsimies, kas mums te notiksies. Tātad ģenerators mums ir Cargo. Kaut kur, arī, protams, Made in China, Germanija. Kaut kur mainot, ir nokļūdījušies, vai nav paņēmuši pēc, paskatīšos katalogā, ko pēc šāda numura piedāvā. Ja, Cargo numurs. Es domāju, ka jābūt ir otram variantam arī, bet jocīgi, vienai mašīnai piedāvājas 2 varianti. Nezinu, liksim kopā. Gribēju samainīt lādēšanas relē uz mašīnas, bet nekas man labs nesanāca. Kā saka, kurš gan nabagam dos vēl lielu gabalu šaut. Dabūju tur laist vaļā visu kondišku un visu, lai tiktu viņam klāt ņēmu interkulera trubu nost ieplūdes. Katrā ziņā darbs ir, ko paņemties. Bet, samainīt var, viss kārtībā. Ģenerators vietā, tagad skatāmies datus. Uzliek uz grafikiem. Tad ģeneratoru viņš mums atpazīst. Tad mums galvenais dati ir strāvas stiprums ierosmei, lādēšana un signāla dinamiskais slodze, kāda aug. Lādēšana mums iet 14 volti. Ieslēgtas ir gaismas,
pečkas visas, logu apsildes. Kas te vēl? Spoguļu apsildi ieslēgsim, jā. Pakāpās jau 71%. Un turās 14,3. Toks kāpi 3 ampēri. Lēnām kāpi, ko mēs vēl varam ieslēgt, es pat nezinu. Tuvās tālās gaismas ir. Avarija, kas ieslēdzam. Tā, laidz, kur tad viņam ir. Hopā. Ieslēdzam avārijas signālu. Un aidā 74% aug. Slodze 14,3 volti. 3,25 ampēri. Ģeneratoram ierosme. Nu, izskatās ļoti labi. Tā, tagad skatāmies. Slodze 77, 74. Paceļam apgriezienus. Iedodam ģeneratoram apgriezienus. Slodze drusku samazinās. Voltāža turās. Tā, tas gan ir norādītais. Aizējam bišķiņ atpakaļ. Tā, tur viss ir norma. Tā, tad mums rāda arī temperatūru, tipģeneratoru. 78, informācija. Starējums 100% jauns, dostupnis 100. Tā, pakoja. Tā, pārējie dati, tur viss ir tādi lieki. Braucam uz sākumu. Jā. Liekam uz grafika. Nu, ko slēdzam visu ārā. Tā, visas gaismas, viss izslēgts, skatāmies, kas notiekās. Slodze samazinās. 32%. Ierosmes 1,75 ampēriem, jā. Lādēšana 14 volti. Nu ko? Kas mums ar kļūdām? Ejam no dzīvajiem datiem ārā. Skatāmies kļūdas. Tā, bloku управления для контроля аккумулятора батареja. Aha. Tas vairs nav saistīts ar ģeneratoru. Tātad tas jau ir pie akumulatora. Tā, pārbaudīsim to. Pārējais mums viss ir forši. Tā, viena kļūda parādījās, ja. Лист. Блока управления, контроль аккумулятора батареja. Nav signāla. Jāstāsta linda data pie akumulatora. Bet ģenerators mums tagad ir aktīvs un viss kārtībā. Tā, pagaidām zaļš, ejam vēlreiz iekšā. Tā. Varam vaļā, kodu nav. Spiežam. Ejam blokā. Ok, kodus ne, ir atkal parādījies, bet zils. Stop kadrs. Tā. Nu, ko.
Tā, kodu vairāk nav. Baterija mums ir zaļa. Ko es izdarīju? Rastījos te fórumos. Noņēmu šo te štekeri, iepūtu kontaktspreju. Nu, it kā viss normāli. Pagaidām, jo viņš arī nebija sarkans. Vaina ir peldoša. Tikpat labi jau varētu būt arī, ka vaina ir tajā mīnus klēmes tajā devējā, bet, nu, tas īpaši, laikam, netrūcē mums braukt. Salīdzināju video ar iepriekšējo, tikko testēju. Tur ģeneratora sakara bija 0, tagad ir 1. Jā, spriegums tur bija 12, lai gan lādēja šeit barošana bija 14, jā. Tagad ir 14. Dinamiskais arī bija 0 un strāvas stiprums ierosmē vispār bija 0 uz ģeneratoru. Tagad te ir 1,25, kas sagāzējam, ieslēdzam apsildi. Mums ampēri aug. Tad pečkas. Jā. Tad vispār nekā nebija, jā. Tā kā fakts, ka bija nepareizais sprieguma regulators. Nu ko? Tai mašīnai vēl daudz un dažādu problēmu. Es domāju, tās vai nu risinās vai nerisinās. Bet dotajā momentā es domāju, ka akumulators uzlādēsies, nu lai pabraukā. Pēc tam uztaisīsim testu. Bet pēc visiem parametriem patreiz viss it kā ļoti labi. Nu ko, dosim klientam testēt.